Labrīt! Šodien ir 4. decembris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība, darbībā. Sadraudzība ir vairāk nekā principu kopums. Tā ir alkoholiķu sadraudzība darbībā. Mums ir jānes vēsts. Citādi mēs paši varam iznīkt, un tie, kuriem nav dota patiesība, var nomirt. Tāpēc es skaitu: Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert, lai tā būtu uzvara. Sajuka mazliet. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Un es izmisīgi gribēju dzīvot, bet, lai tas izdotos, man bija jākļūst aktīvam mūsu Dieva dāvātajā programmā. Es pievienojos tam, kas kļuva par manu grupu. Tur es atslēdzu zāli, pagatavoju kafiju un uzkopu telpas. Biju Skaidrā apmēram 3 mēnešus, kad kāds pieredzējis biedrs man pateica, ka es veicu 12. soli. 12. solis skan 12. mēnesī. Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās. Es jūtu, ka patiešām kaut ko izdaru. Dievs man bija devis otru iespēju. Sadraudzība man parādīja ceļu, un šīs dāvanas bija ne tikai par brīvu, tās bija arī neizmērojami vērtīgas. Tagad prieks redzēt jaunatnācēju izaugsmi man atgādina. No kurienes esmu nācis, kur esmu tagad, kā arī par neierobežotajām nākotnes iespējām. Man jāmeklē sapulces, jo tās uzlādē baterijas, lai man būtu gaisma tad, kad tā ir vajadzīga. Es reiz atcerējos saules gaismu. Esmu iesācējis kalpošanas darbā, bet jau tagad saņemu vairāk nekā dodu. Es nevaru to paturēt, ja nedodu to tālāk. Es esmu atbildīgs, kad kāds meklē palīdzību. Es gribu būt tur, Skaidrā. Man jau ir 10 mēneši, man vēl 2 mēneši, un es jau būšu Skaidrā, narkologs teica. Un 12. mēnesī ir 12. solis darbībā. Sadraudzība ir vairāk nekā principu kopums. Tā ir alkoholiķu sabiedrība darbībā. Mums ir jānes vēsts, citādi mēs paši varam iznīkt, un tie, kuriem nav dota patiesība, var nomirt. Tā ir patiesība, tāpēc es informāciju sataisīju novelkamās bildītes. Es tādā veidā, jo kas man gadījās? Es arī ne jau 3. mēnesī, bet 3. soli pildīju. Un 3. solis skan tā. Es varbūt viņu pildīju novembrī vai oktobrī.
oktobrī, piemēram. Oktobrī. Bet tas nekas. Trešais solis. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām. Un es uzreiz, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patnīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert. Zinu, bailes kaut ko sajaukt. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt. Lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Un kā jau es teicu, Dievs ir manī un es esmu Dievā. Un Dievs man smadzenēs arī ir, jo viss es esmu viss, īpaši smadzenes. Smadzenes manas ir Dievā, un Dievs ir manās smadzenēs, bet arī visādi, jo smadzenes, kā viņi ir nerviņi iet, viņi jau visur ir, arī acīs un mutē, visur ir. Un Dievs man galvā saka, smadzenēs vai galvā, uztaisi novelkamās bildītes. Un tur ir atšķirība starp vēsti un informāciju. Mums ir jānes vēsts, citādi mēs paši varam iznīkt. Vēsts ir tas, kad alkoholiķiem jānes vēsts, bet es pagaidām nodarbojos, jo es jau esmu iesācējis ar informāciju, jo informācija tā, ka, vispār ko es nezinu, kas tas tāds ir, un tā ir informācija. Vēsts jau ir, ka jau cilvēks zina, kas ir un tā viņam vairāk kaut ko paskaidro, kāds tur. Vairāk, bet viņš jau zina, kas ir. Tā ir vēsts. Man Dievs saka, pagaidām tev pietiks ar informāciju, uztaisīs tās novelkamās bildītes, palīmē kaut kur, jo tas jau nav gluži likumīgi līmēt viņas. Tāpēc tā ir informācija. Tā ir subkultūra. Es nodarbojos. Ko es daru? Es griežu novelkamās un zinu bērni, kas tas ir, iedod man arī, es iedodu. Moš kaut kur uzlīmēs vai nokritīs zemē. Un kāds ieraudzīs, tā būs informācija. Viņš domās, kas tie tādi par A burtiņiem? Viņš ieliks internetā palasīs. Viņam neinteresēs, jo tas ir tāpat kā meklēt sievu, es izdomāju. Piemēram, vēsts tas būtu tā, kad Āfrikā 200 sievietes sadzen un līga vairs nāk izvēles. Tā būtu tā kā vēsts. Bet tie, kuri atrod, reizēm būtu tāda sagadīšanās, kā man, piemēram, es atradu savu sievu kardinālā, varēju arī neatrast. Tā ir tā kā informācija, vienkārši trāpījās tā. Tie tādi man uzskati. Un darbībā. Mana darbība ir tāda. Tā kā Dievs man iemetās manī, es Dievā, tad es no rīta pamostos, filmēju raidījumu un braucu uz sadraudzību. Šodien esmu uztraucies, tāpēc, kad braukšu ar mašīnu. Un domāju visu laiku, kā es klausīšos savu raidījumu, jo man raidījumu patīk klausīties, ka es braucu ar velosipēdu. Ar mašīnu, kā es viņu klausīšos, es jau čik un tur nepaspēšu paklausīties, jo es braucu stundu ar velosipēdu. Klausos, ko tas murgo tajā raidījumā. Man patīk. Dzīves ritms tāds, bet mašīnu šodien vajag, te jau rakstīts darbībā. Darbība man ir tāda, kad es kalpoju, es jau esmu vairākās sadraudzībās. Es esmu durvju atslēdzējs piekdienās, pirmdienās es esmu sadraudzības sapulces vadītājs, tur obligāti jābūt iestātiem. Un vēl es domāju, pa kasieri pieteikšos. Un tad jau pietiks. Pagaidām pietiks. Slaucīt man nepatīk, tīrīt man tas nepatīk. Un durvis atvērt vaļā. Pirmdienās varu atvērt, citās dienās nevaru. Un nevajag pārāk daudz, tur arī teica, nevajag pārāk daudz tur iedziļināties. Vajag normas robežās. Sveiciens mamām, slēptā reklāma, DVD ar Laurencio.